Turpinām ar pēdējo tādu noslēgumu, kas būtībā runā diezgan daudz par to pašu riņķi apkārt, bet ar tādiem arī piemēriem. Un es vēl tikai piebildīšu pie tā iepriekš visi dzirdētā, ka ir mums visiem ļoti daudz, ko mācīties un pārdomāt, kā mēs kustamies un ko mēs darām. Jo tas, ko varbūt vēl bez visas būtu jāpiebilst, ir tas, ka katra tā liekā kustība ir lieka piepūle, protams. Tas nozīmē to, ka visi kā suņi noskrējušies, bet īsti jēgas beigās nav. Un tad ir kaut ko vietā nenoliek un paši uz tā pakrot. Labi, bet tad ķeramies tālāk pie nākamās lietas, un tad ir faktiski runa par dažiem piemēriem. Tie piemēri ir faktiski divas lielas grupas, ir daži daudz no Eiropas, un, kur ir mēģināts rēķināt ar konkrētām lietām un konkrētiem cipariņiem, citi, kas maksā un kas ir labāk un kas ir sliktāk. Tā ir grupa ar tādiem piemēriem, kur pie tam ir dažādi veidi tās metodikas izmantotas. Un tad ir daži piemēri arī no Latvijas. Daži no jums, kas ir aktīvāki semināru apmeklētāji, varbūt kādu no viņiem atpazīst. Bet, kurā gadījumā, es domāju, ka viņi ir tiešām tāda acu atvērē, ka mēs varam mācīties un saviem vadītājiem vienreiz izrēķināt un, kā saka, pievest piemēru nav pareizi latviešu teikt, bet minēt kā piemēru aprēķinu, kad varbūt nedarām tā, jo tas mums maksā tik un darām varbūt savādāk. Tā kā par visu pēc kārtas. Un tie piemēri ir jāsaka tas, kas mums Latvijā viena lieta, kas mums ļoti reti, kad tiek rēķināti, atkal nevar teikt, ka tā neviens nedara, jo ir uzņēmumi, kas to tiešām dara, bet tā kopumā ņemot ir viena ļoti sāpīgā problēma, ka mēs reģistrējam nelaimes gadījumus, bet, piemēram, tas, ko angliski dēvēt par ill health, tātad sliktu veselību, kā nepārāk veiksmīgi latviešu tulkojot. To mēs varbūt tā īpaši uzmanību nepievēršam, varbūt tik liela kā vajadzētu. Piemēram, viens no šiem piemēriem ir tās pašas sastieptās muguras un disku trūces un tam līdzīgas lietas, kas, godīgi sakot, ja pastamies sadestīgi bezskaitlīgi, tad disku trūču mums Latvijā ir ujujuj. No viņām liela daļa, protams, ir no darba vides. Ja pastamies, cik tādu gadījumu reģistrēts Latvijā gadā ir, varbūt kādi, daži desmiti. Bet īstenībā ir daudz simti, visticamāk. Jo tikai mēs viņus kā tādus nereģistrējam, līdz ar to vispār pat tā ķēde nesākās. Un tie ārpus Latvijas piemēri, tie pamatā nāk no diviem pētījumiem. Vienu pieminēja, tas ir Benošs pieminētais, kur rēķināja tos 400 gadījumu izmaksas un 50 gadījumos analizēja konkrētu uzlabojumu efektivitāti ar labāko, sliktāko scenāriju vai vismaz 3 dažādiem scenārijiem. Un visiem šiem scenārijiem rēķināja tos visus 3 indeksus, lai saprast labi vai nav labi. Un otrs ir, tikko pavisam svaigi ir sagatavojusi Eiropas aģentūra, ja ir laiciņš paskatīties, viņš ir apkopots arī tādā mazā grāmatiņā, tāda arī pa visu Eiropas salasīti piemēri, kur izmanto mazliet citu principu kā aprēķinu. Viņi aprēķina ieguldījumu atmaksāšanās laiku gados. Un ar domu, ka jebkas, kas ir zem 5 gadi, ir ok, jebkas, kas ir zem gadi vai 2, ir pavisam ok. Jeb ir ļoti, ļoti labs, respektīvi, tā citiem vārdiem sakot. Tā kā dažādi piemēri, kur arī var pastīties šādi mācīties saskatīt, kā var parēķināt. Bet, par visu pēc kārtas. Pirmais, tad, kā jau mēs runājam iepriekš, pirms kafijas pauzes, ir tie pamatvirzieni, kur, protams, kad viena lieta ir, visi šie bezgalīgi daudzie organizatoriskie sīkumi, vai bieži vien nevis sīkumi, bet lielumi, kas tiešām ir kustība maršruti, pareiza novietošana, just in time, visi šie principi, kuriem būtu vērts pievērst ļoti lielu uzmanību, jo visi viņi nes līdz gan uzlabojumu ekonomiskajā pusē, gan viennozīmīgi to, ka cilvēki mazāk nogurst, jo lieki nekustās, neko lieki neceļ, netērē laiku un visu pārējo lieku nedara. Un tā, protams, ir vesela kaudze dažādām tehnoloģiskām lietām un veselības veicināšanu, kur arī drusku pieminējām. Un šajos piemēros arī viņi būs kaut kādos griezumos pa brīžiem redzami. Bet pirmais piemērs, tas ir piemērs no šī te Benoša. Uzreiz teikšu, ka viņus visus var izlasīt detaļās, par katru piemēru apmēram ir 2 lapas tādas salīdzinoši sīka analīze. Es mēģināju tādu īso kopsavilkumu uztaisīt. Šeit ir piemērs par uzņēmumu, kuram ir ļoti daudz celtnieki. Vienmēr viss skaidrs, ko viņi dara, jo pamatā jauna ēku būvniecība. Viņiem dramatiskā problēma ir, kā jau celtniecībā ļoti daudz, kur ir sabojātas muguras. Un ar tām mugurām tā problēma ir tā, ka faktiski viņas vienmēr ir diezgan smagas traumas, viņām ir līdzi ilga darba nespēja.
Jā, un ja viņiem gadā arī, teiksim, varbūt 3 vai 4 strādes, kas liekas, mums tik šausmīgi daudz nav, tad īstenībā tās izmaksas faktiski mēs paskatāmies viņi rēķinājuši 4 gadu periodā, tas tāds periods, kurā ir viens tāds uzņēmuma attīstības cikls, ja, ko klasiski rēķina, tad faktiski tas cipars jau tomēr, plus mīnus 100 000, nemaz tik maz nav, teiksim tā, tur jau šis tas, kā saka, senāk. Jā, un arī vidējais darba nespējas ilgums tam katram gadījumam vidēji ir no 30 dienām. Piemērā, kuru viņi rēķinājuši, ja, kas ir apkopot tā informācija, viņi rēķinājuši, man šķiet, ka 26 līdz 8 dienas bija šis te darba nespējas ilgums. Viena lieta, kas ir jāpiebilst, protams, ir jāatcerās, ka katrā valstī ir dramatiski atšķirīga situācija attiecībā uz slimības apmaksu. Viņas atšķirās par Baltijas valstu starpā, ja nemaz nerunājot par Eiropu. Tur ir ļoti, ļoti dažādi stāsti. Šajos visos piemēros, protams, ka ir ņemt vērā konkrētās valsts, jo tie piemēri no Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas un Austrijas, ja, tad tur tā likumdošana ņemta vērā. Un es arī varbūt tā par sīkumam nepārskaitīšu, ja, bet te ir veids, kā viņi tātad, arī būtībā kalkulatoriņš ir matrics, kā viņu sauc, ja, kur ir faktiski daudz dažādu pozīciju, kur katrai var saprast, cik daudz laika tiek tērēts, ja, un attiecīgi kopā kaut kāda summa veidojās. Tas ir jāsaka, ir arī princips, kā tas mūsu kalkulators ir būvēts, kad ir faktiski virkne pozīcija, kas automātiski saliekās kopā, ja, un tu var saprast, teiksim, kas ir, pie kur izdevuma posteņi pieder. Un šeit, protams, kas ir arī lieta, ko mēs bieži neņemam vērā, ir tās pašas izmeklēšanas izmaksas, pārunāšanas izmaksas, ko mēs piemēram apmācību izmaksas pēc tam, ja, tur darba reorganizācijas izmaksas, kas visas it kā ir šķietams sīkums, bet katra prasa, teiksim, pusstundu, stundu vai 15 minūtes vai 2 stundas, ja, attiecīgi katra velk līdzi sev zināmas izmaksas. Un tad to visu pēc tam kopā viņi saliek arī šī projekta kontekstā, šīs aprēķina metodas kontekstā, to dala arī tādās lielās grupās, attiecībā par zaudējumu, kurš saistīti ar personālu, zaudējumu, kurš saistīti ar aprīkojumu, ar vidi, ar produkcijas zudumiem un administratīvām izmaksām. Tas ir vēl viens veids, kā var šīs lielās izmaksu grupas dalīt. Ja? Un šeit faktiski tāds viņa aprēķins, ka teiksim, šis konkrētais gadījums 26 dienas darba nespēja, puisis sabojājis muguru, nepareizi ceļot, ir faktiski tuvu 7 000 eiro ar tiešās izmaksas. Runā tikai par tiešām izmaksām, kas ir nepārprotams, sarēķināms darba devējiem konkrētajā uzņēmumā. Nav runa par izmaksām darbiniekam, sabiedrībai, valstī, tur nezinu, visiem pārējiem. Ja? Tā kā tikai tiešās izmaksas kopsavilkums. Un tad tas, ko viņi darīja, viņi faktiski mēģina, kā jau teicu, viņi apstāja dažādus scenārijus. Viens no tiem scenārijiem, pie tam katrā reizē mazliet atšķirās situācija, kādu no tiem scenārijiem arī reāli uzņēmums īstenoja. Ja, un ir parasti 3 scenāriji, un tad vai kā kurā reizē īstenībā tur nevar tā pateikt, ka tieši pirmo vai tieši otro katru reizi, bet vienu no tiem scenārijiem izmanto, es to varēju ņemt par pamatu reālajai situācijai. Piemēram, viņi panāk, kā šeit pirmajā scenārijā, viņi nopērk speciāls pacēlājus un apgādā šiem tādiem speciāliem turētājiem, tām pašām bruģa malām, piemēram, ko notiek, ko mēs esam redzējuši. Speciāli veidu turētājiem, dažādu būvmateriālu pārvietošanai. Un attiecīgi viņi tad redz, ka viņiem, piemēram, par 25% samazinās traumu skaits, viņi zina izmaksas, jā, viņi var attiecīgi sarēķināt, cik tad īstenībā bija labi vai nebija. Vienlaicīgi viņi ir uztaisījis scenāriju, noprognozēt, kāds būtu bijis tad, ja būtu bijis vēl kaut kā. Ja? Šī gadījumā gan jāsaka, ka viņi, manuprāt, viņi paņēma trešo piemēru, jo viņi gan nopirkt tos pacēlājus un turētājus, gan izdarīt to, ko tiešām vajag izdarīt, un kas ir labā praksa, gan arī jebkurā piemērā ir tas, kad arī var nopirkt, bet cilvēki nemāk lietot, no tā nekādas dažādas jēgas nav. Es tie arī nopietna apmācība un informētība un to. Un faktiski varam, kā saka, redzēt, šeit ir 8 brigādes viņiem bijušas, ja? Vienai brigādē 3800 eiro ir investīcija, ja, plus vēl uzturēšanas izmaksas, ja, bet tajā pašā laikā, ja viņi panāk, teiksim, šo nelēmas gadījumu un slimošanas laiku samazinājumu par 75%, kas viņiem arī izdevās, tad viņi faktiski visi šie indeksi ir pozitīvi. Tā vienkārši runājot, net present value ir jābūt virs 0, ja virs 0 ir vērts, un abiem pārējiem tam PI, tad profitability index un VCR, ja viņš ir virs 1, tad ir vērts to darīt. Jo augstāks, jo labāk. Ja, tad, ja mēs redzam, teiksim, 2,1 vai 1,6, tas ir ļoti labs rādītājs. Ja, tie bija vērts to darīt. Ja, un, protams, ka šeit arī, kas ir interesanti ir tas, ka kad reizēm, kad sarēķina, tad nemaz nav tā kā liekas. Piemēram, otrais scenārijs būtu ekonomiski izdevīgāks, cik nebūtu jocīgi. Ja, protams, ka dzīvē nekas nav tāds īsti melnbalts, bet ir vērts
zināt to principu, jo tad tu vari sarēķināt un saprast, kas būtu bijis labāk. Cits piemērs, drusku cita sfēra, šajā gadījumā arī konkrēts uzņēmums, metāla apstrāde, viņi ražo pērk alumīniju, no alumīnija štancē dažādu veidu profilus pako čupiņās kopā, lentēm sasienu un attiecīgi vēl projām. Varat paši iedomāties, ka šāda veida darbība ir saistīta ar ļoti daudzām roku traumām, un tā arī ir. Viņu gadījumā, ja pie relatīvi neliela darbinieku skaita, viņiem ir gadā 20 traumu. Man šķiet, ka bija 140 darbinieki, neesmu pierakstīts, plus mīnus 143, 145 darbinieki. Ja? Un šeit problēma tajā, kad ir vismaz 20 traumas, no kurām trešdaļa stabili ir sagrieztas rokas. Un, protams, ka sagrieztas roka var nozīmēt jebko no tā, kad ir 2 plāksteri un viss ir kārtībā, līdz tam, kad ir, teiksim, mēnesis darbspējas zudums. Ja, tā kā ir ļoti dažādi smaguma pakāpes. Un šeit viņi analizē vienu konkrētu piemēru, analītiskam izmaksām ir pavisam sagriezis roku, un viņš pat faktiski pēc pirmās palīdzības sniegšanas arī, kā saka, nemaz mājās neiet un slimnīcu nebrauc. Viņš turpina strādāt, tikai viņš tās dažas dienas dara citas lietas. Viņš dara vairāk tādu administratīvu vadītāju darbu nekā konkrēti krānu pakošanu. Bet situācija, protams, ka nav laba. Viņi attiecīgi arī pēc līdzīga stila sarēķinājuši, kādas šeit ir bijušas izmaksas. Jā, attiecīgi konkrēti, un, protams, ka cipars ir iegūts, ir tas štrunta nelāms gadījums, viņu vērtējumā tiešās izmaksas 920 eiro. Protams, ka nav ļoti daudz, atcīmēs gadā tāda ir vismaz 20, un šis ir ļoti viegls. Ja, tad priekš tā 140 cilvēku uzņēmumu, tas cipars tāpatās ir, iespējams, gan būtiski beigās. Un tad arī šeit viņi faktiski mēģināja saprast, ko var darīt, un īstenībā, protams, kad ir apakšā kaut kāda riska novērtējuma un pētījuma par to, kas tad īsti būtu darāms. Un viņa gadījumā viņi faktiski nonāca pie vienas lietas, pirmkārt pie labākiem cimdiem, un labāki nozīmē to, ka viņi ir elastīgāki, plānāki un joprojām pietiekami sagriešanās droši, ja tā var izteikties, jo tā problēma ir tajā, ka jo viņi ir labāki, jo retāk cilvēki viņus novelk. Ja, un jo retāk, kāda sīka operācija veicot, ja viņi novelk, tad viņiem ir lielāks risks sagriezties. Ja viņi var izdarīt ar tiem pašiem labākiem cimdiem var izdarīt sīkākas lietas, tad viņi patiesi viņas bieži nenovelk, ja, un attiecīgi nesagriežās. Un tad, protams, ka tur ir kaut kādas zināmas izmaksas, un pie izmaksām šī gadījumā viņi pārgāja no metāla lentēm un spekla lentēm saņošanai, kas, protams, ka metāla lentēm tā sagriešanās arī, kas sakāries, zināms, ka tā ir gana bieži problēma, pat negribot, ja vienkārši tā sanāk. Un tad redzam izmaksas, redzam scenārijus un redzam indeksus visus. Ja? Tad būtībā, kā redzam, kurš no viņiem ir izdevīgākais, faktiski 2 un 3 ir stipri līdzīgi, ja, jo šī gadījumā tas informācijas kampaņa par to, kad ir jaunas lietas un kāpēc tas ir svarīgi un tā darbinieku apmācība, viņi vienkārši ir ļoti, parasti ir dārgāk nekā mums liekas. Jo iedomāties, ka ko maksā apmācīt 140 darbiniekus, tas nozīmē to, ka tur ir vienkārši ļoti daudz laika jāvēl. Tas ir daudz stundas, lai viņus katru tikai parunātos, ja līdz ar to tā ir liela izmaksa. Bet piemērs, kas atkal parāda, ka ja mēs zinām, ko mēs darām, un pirms tam izdomājam, ko mēs darām, ka tīri ekonomiski šāda lieta ir faktiski izdevīga. Tad ir cits princips. Daži piemēri tie ir pieminēti, viņi tur ir, protams, ka vairāk, bet daži piemēri pieminēti, un šeit ir, mēs redzam, ka nozari, redzam, kāda veida pasākumi ir veikti, tā kopā ņemot, pēc tā var nojaust, kāda ir bijusi problēma. Un, protams, ka jums jau, domāju, ka absolūtiem vairumam pilnīgi skaidrs, ja mēs runājam, teiksim, par metāla apstrādi, kur ir metināšana un griešana, vai par konditoriju, kur ir milti, ja, kad ir skaidrs, vai tas problēma raksturs. Un tad ir minēts, ir vai nav, kāda veida rezultāts ir panākts, un tad ir minēts atmaksāšanās periods. Ja, un, kas ir interesanti, tas pirmais uzņēmums, kurš man tur tālāk ir sīkāk aprunāts, ja, ir no Lietuvas līdz starpā. Ja, viņiem tie uzņēmumi ir ne tikai no Rietumeiropas, bet arī no Austrumeiropas. Un redzēt, kā detaļās nepārskaitot katru individuāli, bet redzēt, ka faktiski tie atmaksāšanās periodi ir būt ļoti dažādi. Ja? Un, piemēram, ir arī gadījumi, kas ir ārkārtīgi efektīvi, piemēram, tajā pašām konditorijā, kur bija izstrādājuma piegāde, kas ir faktiski raksturīgi ar ko ir ļoti daudziem nelaimes gadījumiem, daudziem sīkākiem un lielākiem nelaimes gadījumiem. Ja? Tad tur var tādu pārdomātu, efektīvu apmācību atgādināšanu pietika, lai panāktu to, ka ir būtisks uzlabojums, kas naudiskā izteiksmē gadu laikā viņiem atnes atpakaļ to, ko viņi ir tajā piepūlē ieguldījuši. Ja, tā kā ieteiksim, tur tie paši grīdu licēji, ja, teiksim, atkrituma apsaimniekošana, par ko mēs arī atsevišķi viņi izdot tārātās, kad viņiem pieķersimies. Ja? Un tad ir, piemēram, tādi citi veidi piemēri, tās nozars ir ļoti dažādas, un, piemēram, te ir pārtikas ražošana pieminēta, kur arī faktiski bija saistīta
saistīts darbs ar pakošanu, saņošanu, kas nozīmē, ka ir ļoti liela smaguma pārvietošana, un attiecīgi bojāts muguras un vispārējais. Un iepakošanas iekārta, kas nozīmē to, ka ir, ja nav speciāla iepakošanas iekārta, un nav drošie naži, kas te mums tika pieminēti, un tam līdzīgas lietas, tad ir daudz sīkāk un lielāk traumu. Atkal to visu ieviešot, teiksim, korekti cerēģinot, viņi redz uzlabojumu, un viņi redz, bija vai nebija jēga. Daži piemēri sīkāk, lai būtu cipari konkrētāki, ja te ir uzņēmums, kas pamatā braukā, tie ir tādi kā mums apmēram Vide Eko un Veolijas, kas vairs nav Veolija, bet kaut kā tagad saucās, nebūtu svarīgi. Tie, kas brauka apkārt un būtībā vāc atkritumus, tā vienkārši ļoti sakot. Un viņiem ārkārtīgi tipiski ir pie relatīvi neliela uzņēmuma, mēs redzam gadā ap 30 gadījumiem, kur šoferi paklūp, krīt, aizķerās. Skaidrs, kad ir mitrs slapšs un atkritumi uz zemes un kaut kas nomests un kaut kas nobiris, plus vēl slapi netīri slideni pakāpieni un daudz kas tam līdzīgs. Ja, tā kā ļoti daudz sīkāku un lielāku gadījumu. No ko viņi sāka? Viņi faktiski sāka ar to, ka par katru gadījumu bija samērā sīka analīze ar fotogrāfijām un ko tā kā vajadzēja vai nevajadzēja darīt, ko tajās normālajās ikdienas sanāksmēs viņš katru reizi izrunā. Un otrs, ka viņi panāks par apaviem, kas ir lūdzu loģiska lieta. Redzam izmaksas. Visam kopā redzam izmaksas nelēmas gadījumiem. Konkrētā gadā, tas ir 2009. gads, kad tas ir bijis visas tiešās izmaksas šiem apmēram 30 nelēmas gadījumiem, tad tuvu pie 50 000. Un tad redzam turpmākajos gados viņi skaita, ko viņi tur dara, ko nedara. Vidēji viņiem izdevās vismaz par 20% panākt to, ka ir mazāk to gadījumu, kas nozīmē, ka faktiski nepilnu gadu laikā plus mīnus ir maz astīt, ja viņiem viss tas, ko viņi tajā ieguldījuši un tajā, protams, ka tur arī uzturēšana kaut kāda ir, ja, apavi ir jāmaina un apmācības ir jāatkārto, bet ar visu to viņiem faktiski gads ar mazu astīti, tas pasākums pilnībā atmaksājās. Šeit piemērs par tiem pašiem lietuviešiem, kas bija pieminēti, viņa problēma bija, protams, bet ticami, ka tās ķīmiskās vielas, tad metināšana, griešana, krāsošana, tīrīšana, viss, kas tur ir slēpēšana un tam līdzīgi. Skaidrs, ka, protams, kad ir nav kārtībā ventilācija, nav piemēroti respiratori, brīles un vispārējais ir ļoti, teiksim tā, cilvēks jau dara, bet, pirmkārt, cieši kvalitāte, cieši darba ātrums, un cieši vēl daudz lietas, un arī viņi analizē, ko viņi faktiski varētu darīt, un būtībā viņi nonāca pie tā, ka tā centralizēta ventilācija nav iespējama, līdz ar to izlēma par individuālu gaisa piegādi tajos darba postiņos un iztestēja veselu kaudzi ar maskām, kurš tad būtu ērtāks un labāks. Viņi faktiski rēķina tā, ka uz šo te iekārtu apkopi, uz darba ātrumu, slimību lapu skaitu, viņi gadā uz vienu cilvēku maksā, ja salīdzinām ar situāciju pirms un situāciju pēc, uz vienu cilvēku nedaudz mazāk kā 500 eiro ietaupa, kas atkal viņa gadījumā nozīmē to, ka kaut kāda gada laikā plus mīnus viņi atpelna to investīciju, kas viņiem bija šo visu darba vietas pārmainīt. Un tad ir pavisam tāds internets piemērs, bet ļoti tipisks šai valstī, tā ir Nīderlanda konkrēti, un pēc nosaukuma, protams, arī var pateikt, tā kā tie ražo guķus, tā kā tos, ko mēs pērkam mūsu veikalos arī šeit, tad viņiem, protams, ir daži pilnlaika darbinieki, un te ir tāds tipiskais ģimenes uzņēmums, ka tie darbinieki visi paliek vecāki. Un vienā brīdī darba devējs sāk nervozēt, kad, kā saka, visi tur sodzās, biežāk slimo, un ja tikai 3, mēs varētu saprast, ja viens izkrīt, tad ir trešdaļa uzņēmumā darbā. Un trešdaļa no uzņēmuma, kas ir tāda labi pazīstama, un te nekā par to ģimeni bija piemērs, ja tev, kā saka, pusi ģimenes slima, tad nekāda baigā prieka nav. Un līdz ar to faktiski viņi lēma par domāju, ko tad tagad varētu darīt, un mēs tagad tomēr pie veselības turamies. Un, protams, ka cik nebūtu jocīgi, tā guķu vākšana izrādās ir fiziski smags darbs. Protams, loģiski, ka tās ir beigās tonnas un tā ir pārcelāšana, šķirošana, vākšana, šķirošana, vispārējais. Viņi faktiski, ko izdarīja, viņi pārgāja uz jauniem konteineriem, ratiņiem, panākot to, ka tos guļus saucēja pareizi augstumā, viņus ir nolasīti, nav nekas tā kā lieki jāliecās un lieki jāpārcelā. Un, kas ir interesanti, faktiski, ka viņi arī saskārās ar to, ka viņiem, tikai, kā saka, smieklīgi skan gurķu šķirošanas efektivitāte vai novākšanas efektivitāte. Bet, protams, ka, ja nav lieki jāliecās un tas viss pareizi augstumā, tad pirmkārt tu ir vieglāk novākt un otrkārt tu adekvātāk sašķiro. Tā sašķirošana nozīmē to, ka dabū labāku cenu. Ja tie nav, teiksim, tur kaut kādi brāļētie guķi un tam līdzīgi. Bet, rezumējot, galvenais viņa ieguvums bija faktiski slimošanas samazinājums. Viņa gadījumā gan jāsaka tā, ka tas atpelnīšanās laiks bija gana ilgs.
Jā, tā kā tie 4 gadi būtu tas, ko, tā kā, kas būtu tāda neoficiālā robeža, 4-5 gadi, kad jādomā, vai to ir vērts darīt. Jā, bet, protams, kā piemērs, kad arī tā var sanākt, jā, bet, kā saka, mums tam jāzina, ko mēs darām, un tas atmaksāsies. Un tad daži piemēri no Latvijas vēl bez kalkulatora rēķināt, kur ir vienkārši mēģināts rēķināt, un iespējams kāds no šos piemērus redzējis, bet būtībā pavisam primitīvi. Arī es domāju, ka arī uz darbdevējiem šādu aprēķinu parādītu, kā argumentācija, ka tomēr vajag pirkt apaus. Iespējams, ka arī būtu tā saruna tomēr drusciņ normālāka, un tā jūsu pārliecināšana būtu argumentētāka un normālāka. Ja? Šī gadījumā ir puisis uzmet uz kājas bruģa akmeni, attiecīgi, jā, un te ir mēģināts tā ļoti elementāri sarēķināt pēc vidējās bruto algas valstī un tādām reāli aptuvenām izmaksām, kādas varētu būt. Tātad gan darbinieku dīkstāve, gan vešana uz slimnīcu, transports un brigadieru laiks, gan darbnespējas lapas, gan izmeklēšanas izmaksas un tam līdzīgi. Ja, tad, teiksim, tā runājot, viena bišķiņa samorcītā potīte, ja, kas kā ir galīgs sīkums, faktiski izmaksāt mēram 500 eiro. Protams, ka ja cilvēks nelegāli strādā, tad tas ir savādāk. Jā, tas ir lieki piebilst. Jā, bet, protams, kad, kā saka, ir vērts varbūt tajās apavās tomēr to nelielā naudu ieguldīt. Un te ir cits piemērs drusku savādāks tajā ziņā, ka šeit ir arī materiāla zaudējumi. Un atcerieties, pie tā mēs runājām pirms pauzes par to, kas veido šīs tiešās izmaksas, un to īstenībā gana bieži nepierēķina. Tiešās izmaksas veido arī faktiski tie paši bojātie materiāli, iekārta dīkstāve, kas tajā brīdī netiek izmantot. Piemēram, šeit ir, ja stundu būvlākums nestrādā, ja, tad, teiksim, 1 stundu netiek lietots celtnis. Liek piebilst, ka par viņu jāmaksā visu laiku. Jā, tāpatās viņš tur stāv un tāpatās nomiet uz priekšu. Es nerunāju par traktoru līzingiem un par ekskavātoru līzingiem un par visu pārējo, visi maksājumi loģiski turpina skaitīties uz priekšu. Jā. Protams, šeit ir iesaistīts sastāvdaļu bojājums, kas ir visai dārga lieta, un šeit ir iesaistīts arī tas, ka tas viss ir jāsavāc. Jāsavāc, jānovāc, jānokrāmē, jāsaprot, kas ir izmantojams, kas nav izmantojams, jā, un ja tas maiss ir saplīsts, tad tas maiss ir zaudēts. Ja mēs tādā veidā sākam mazliet sīkāk rēķināt, piemēram, to, ka 4 cilvēki par stundē vai par 2 vai par 3 strādā, lai to visu sakoptu, izmaksas jau ir uzreiz stipri savādāk. Ļoti bieži mēs tādās kategorijās nedomājam, ja, bet būtībā tās ir tādas klasiskās tiešās izmaksas, ja, kas ir faktiski viennozīmīgi jāņem vērā. Ja mēs, teiksim, tur 7 vai 8 maisi iet bojā, tad tie ir 50 eiro automātiski. Cik tas maiss, ko gadījumā ir maksājis. Ja tā kā vēl viens elementārs aprēķins, kā var vienkārši pamatot, ka tiešās izmaksas, ja kurām nelāns gadījumam ir diezgan dārgas. Te es arī tā, lai kādam gribās pareiķināt pašiem, ir apkopots tās veidi, tas pamatojums, kā mēs varam rēķināt. Ir ņemts aktuālās bruto algas pēc centrālās statistikas biroja piemēram, tikai piebilst to, ka nozarēs, kur vidējais algu līmenis ir augsts, tā statistika ir pilnīgi savādāk, jā, un, protams, ka ir jāatcerās arī, ja, teiksim, darbinieki, kuri cieši ir augsti apmaksāti, tad uzreiz tas cipars ir stipri savādāk, un, teiksim, ja to darbinieku, lai aizvietot, viņš ir jāizraksta no Somijas, vai no Zviedrijas, vai no Igaunijas, ka tā cena ir vēl pilnīgi savādāk, ja, tā kā, tur var tie cipari var saskriet ļoti lieli, ļoti strauji. Un par organizatorisku pusi runājam, tas, ko Aigars minēja kā līna pieeja, jo būtībā mēs līdzīgas lietas jau faktiski būtu jāievēro arī no veselās aprāta darba aizsardzībā. Līna manā izpratnē ir ārkārtīgi laba lieta, un visas šīs te minētās līdzīgās pieejas, viņas jau faktiski tiešām ir labas gan ražošanai, gan arī labas cilvēkiem. Jo, protams, ka piemērs par to pašu kokapstrādu un kilometru līniju, man uzreiz, protams, nāk prātā, piemēram, tam pašam Neisvaram, kuram tas kilometrs ir jāapiet, ja, teiksim, 8 reizes dienā, no viena gala līdz otram, vai jāieskrien paskatīties, kas tur notiekās. Tur jau arī, piemēram, sanāk, pareiķiniet paši, kilometru mēs tikai ilgi, tas ir tā ļoti raiti soļi, vai, teiksim, 10 minūtes vajag rēķināt, nozīmē to, ka viņam aiziet līdz līnijas vidum, jau aiziet 5 minūtes, ja? Atnāt atpakaļ atkal 5 minūtes, tas ir 10 minūtes no atmaksāta darba laika. Un, protams, viņš jau nogurst kā suns. Ja, tā kā, šīs lietas, visas viņas faktiski būtu jārēķina, un es domāju, ka tie piemēri, kas mums ir Latvijā, šis ir ļoti, ļoti bieži pieminēts, ja? Kas ir klasiskais piemērs par to, ko no 5S terminoloģijas runājot, tad sakārto, noliec vietā, vai kā tas bija pareizi. Ja? Es tie par to, kas nav redzējuši šo piemēru, par to, kad ir 2 darbinieces blakām strādājošas, ja viena
vienai šī tajā, kas ir bildē kas tā sanāk pa pusi kreisā, tā ir pareiza darba vieta, kur faktiski tu braķēto dēlīšu konteiners ir tieši pie līnijas, kur nav nekāda piepūle vajadzīga to dēlu tur ievietot, otrē viņš sanāk jāceļ, jāmet pāri plecam, kas nozīmē, ka plecs beigts, ātrums mazāks, plus sanāk otrā pusē cilvēks gaida viennozīmīgi, bez variantiem, jo tā meitene vienā brīdī ir sāk tos dēlīšus mest aizvien lēnāk un lēnāk. Ja? Un šeit elementāri tām pašām, teiksim, vietām, norādēm, kur kas būtu kā jānovieto, lai nebūtu nekāda diskusija, šeit eleganti var panākt uzlabojumu gan ražošanai no jaudu ziņā, gan arī tam, ka tas cilvēks nav noguris un nav pārdzinējis un nav pārskrējies. Ja? Un attiecīgi ir visi laimīgi. Ja? Te ir viens tāds komplicētāks piemērs, tas nāk no Nīderlandes, jāsaka atkal, ja? Un tas ir, autors ir tāds Peters Vings, kas ir vienu brīdi bijis Eiropas ergonomikas asociācijas vadītājs, kurš ir, līdzīgi kā Engels, kas pieņem, viņš ir daudzos Eiropas uzņēmumos, viņš un viņa uzņēmuma konsultācijas uzņēmumos ļoti gaidīts viesis, jo ir tie, kas tiešām palīdz optimizēt ražošanu. Un šeit ir stāsts par to, ka faktiski sākās visu to, ka ir divas rūpnīcas, vienā ir laba, vienā nav laba situācija, un vienā cilvēki ļoti sūdzās par to, ka pirmkārt ļoti nogurst un ir ļoti daudz sūdzību par sāpēm, par mugurām, rokām un visu pārējo, un nav arī rezultāta. Pie līdzīgām iekārtām ir mazāk ražošanas jauda, sliktās rezultāts. Ja? Un tad, protams, viņa uzdevums bija mēģināt saprast, kas tur pa vainu. Viņi faktiski eksperimentēja ar pauzēm, ar darba organizāciju, to, kā organizēt pauzes. Es detaļās nepārstāstīšu, bet tā pamata ideja, viņi testēja esošo variantu kā numur 1 un testēja 2 veidu pauzes, kā varētu ņemt darbinieki, un vai tas ietekmē vai neietekmē ražošanas efektivitāti un cilvēku pašsajūtu. Un šeit faktiski ir tā schematiski atspoguļotas tās atpūtas paužu plānošanas, ja, ka, teiksim, tur ir 10 pauzes un tad ir 10 minūtes, 15 minūtes, pusstundu pusdienām, ja tas būtu otrais variants. Un trešais variants būtu atkal, teiksim, tās pauzītes faktiski ir citā veidā sakārtotas. Kas interesanti, ka tajā pēdējā versijā ir tāda ļoti neraksturīga lieta kapitālismam, ka faktiski kopējais atpūtas laiks ir garāks. Es liktos pilnīgi nepareizi, jo no doma, ko cilvēks saistās nestrādā, tad neražo. Kā loģiski doma, ja. Un, protams, ka viņi vienlaicīgi skatījās arī produktivitāti. Ja, tur ir ļoti vienkārši, tur bija kaut kādi putekļsūcēji vai gludekļi, kas tur viņiem galā nāca ārā. Tur faktiski ļoti vienkārši tu vari saskaitīt, cik tev, kā saka, ir vienības tiek saražotas. Ja, un katram variantam tu vari elementāri izrēķināt. Un katram variantam tu vari arī paprasīt, kā cilvēki jūtās. Un faktiski gala rezultātā mēs redzam, ka otrais variants, kas ir tas violetais, kurš būtībā arī ievērojami uzlabo produktivitāti, diemžēl ievērojami uzlabo arī uzlabo sūdzību skaitu, respektīvi sūdzību ir vairāk. Un faktiski viņa gadījumā secinājums bija tas, ka kad ir ekonomiski izdevīgi, būtībā neraksturīgi lietu darīt, palielināt atpūtas pauzes. Tikai viņas plānot pareizi, ja, un sanāk lielāku produktivitāti, mazāk sūdzību. Tas nozīmēs, ko nozīmēs to, kad ir pirmkārt nauda vairāk ienāk, ka tu vairāk vari saražot pēc tām pašām fiksētajām izmaksām, un otra lieta, protams, ka cilvēki mazāk sūdzās, un tas nozīmē viennozīmīgi, ka viņi mazāk arī slimos, ja būs mazāk slimības, napu, ilgtermiņā un visu pārējo. Ne tā kā piemērs. Vēl viens piemērs arī ir, kādu no jums iespējams esam runājuši, viens no Latvijas lāstiem ir milzīgā laika tērēšana rakstot. Un līdzīgi kā es studentiem parasti viņus moku un jautāju, cik no viņiem māk pareizi rakstīt ar datoru, jo es arī jums to pašu varētu pavaicāt, un, protams, nezinu, ko jūs teikt. Kurš no jums māk pareizi rakstīt? Ir kāds, kurš raksta ar visiem 10, vismaz ar 8 pirkstiem? Ir vismaz viens ir, tas jau ir ļoti labi, ja, un, protams, ka tā bēda ir tajā, ka, ja mēs nepareizi rakstam, tad mums ir ļoti daudz kļūdu, kurus mēs katru labojam, attiecīgi katra kļūdas labošana, ticiet, nemaksā 2-3 sekundes. Ja, un reizēm tur ir interesanti uzinstalēt kādu datorprogrammu, kuras ir internetā bez maksas pieejamas, un patestēt sevi, cik jūs bieži kļūdaties, un jūs būtu pārsteigti, iespējams, cik daudz jūs kļūdaties. Un šī gadījumā arī, es detaļās nepārstāstot, bet tā ideja bija tā, ka viņi testēja pirms un pēc, un tas šeit redzams ar melnu vai sarkanu, melns pirms, sarkans pēc. Un 10 minūšu laikā viņi gan redz, pa cik zīmēm uzlabojas rastēšanas ātrums un cik samazinās kļūdu skaits. Un kļūdas nozīmē, ko nozīmē to, ka nav, šis ir diktofona centrs, slimnīcas izrakstu rakstīšana, konkrēti Rīgas slimnīcas cits starpā, joprojām darbojās. Un jāsaka tā, ka viņi gadījumā kļūdu nozīmē, ka viņi pats pamanu, tu viņi izlaboja, tu nepamani pats, tev nāk pēc tam nenāk, visticamāk, bez zvana, dusmās, bļaudams kāds ārsts,
kurš sūta atpakaļ pacientu vai māsu pārrakstīt konkrēto izrakstu, kas nozīmē, ka tā ir atkal minūtes 10, kamēr to viņi izlabo. Bet tam labot jau vienmēr ir grūtāk nekā no jauna rakstīt, jo tev ir kaut kur tā kļūda jāatrod vēl sākumā. Ja? Tā kā, un labi redzam, ka ir ļaudis pirms rakstīt mācīšanās sākšanas, kas prasa jau apmēram 10 stundas, kas, protams, ir izmaksa viennozīmīgi. Viņa gadījumā viņi arī to darīja darba laikā. Un faktiski ļaudis, kas lielāko daļu no tā, ko viņi raksta, visu laiku kļūdās. Un trešdaļu katrā vārdā 3 kļūdas nozīmē latviski runājot. Ja? Un tas ir tas stāsts, kad diviem pirkstiem kaut ko klabina, un pēc tam attiecīgi kursor var braukt atpakaļ izdzējuši, atkal liekas, ir pareizi. Nu, es redzējuši droši vien, ka bankās jau māca operatoriem rakstīt, ja? Bet es nezinu, kur vēl citu kā piemēram minēt, pavērojot kādreiz, kur jūs apkalpo kāds, kurš raksta, un reizēm tur tiešām var nosmēties, kā viņi tur tā kā rakstā mašīna apmēram ar vienu pirkstu sit, un tad attiecīgi 5 reizes uzsver izlabot, ja, un tur ir par pulksteni paskaitīt, datorprogramma to izdara pati. Tur tiešām sanāk traģisks laika zudums un nogurums un pārskriešanās un pārdzīšanās dēļ tā, ka ir tik milzīgs šis kļūdu skaits. Nu, un tad ir, protams, 2 klasiskie piemēri, nekas jauns tas nav, bet tie ir joprojām aktuāli, un es ceru, ka mēs arī kaut ko līdzīgi uzņemsim kaut kādu filmu nākošu gadu, kā vienkārši darba devējiem skaidri saprotam un tā uz papīra uzliekot un demonstrējot dabā, pamatot to, ka ir šie tehnoloģiskie uzlabojumi un darba organizācija ir ārkārtīgi būtiski. Līdzīgi kā tajā klipiņā, kur rādīja pirms brīža, ja, kad tās katra liekā kustība ir liekas laiks un liekas nogurums. Jā, un šeit sanāk tā, ka šis ir piemērs vecā tehnoloģija ar dēlīšu likšanu uz paletes vai vienalga kā likšanu uz paletes un katru dēlīšu individuālu pacelšanu pret augstumā regulējumām šiem palešu pacēlājiem, kas pēc adaptīvu svaru vienkārši paceļās augstāk un ir zemāk. Cik liela starpība ir šajā laika patēriņā. Ja? Un es nepārskaitīšu, ja jums materiālā ir, ka faktiski uz vienu paleti mēs pavisam vienkārši redzam kaut kāds plus-mínus 8 minūtes, ko cilvēks pavada. Ja, un dienā tas ir kaut kā tā aptuveni reiķinot vismaz pusotru stundu pilnīgi liek izmantot darba laika. Plus vēl jāatcerās, ka viņš jau nogurst arī kā suns, jo viņš jau katru to dienu tiešām paceļ. Un, protams, ka viņam tajā pēcpusdienā tas ātrums arī krītās. Un, ja tur nav vagars, kas to laiku, kas to ritmu viņam dzen, tad viņš to pēdējo dēlīti cels ievērojami lēnāk nekā pirmo. Un, protams, ka elementāri pareiķinot faktiski pie vidējās algas mēs redzam, ka tā tikai algu izmaksa vienu mēnesi ir pie 200 eiro, nerunājot par visu pārējo. Ja, un te ir arguments darba devējiem, kad, piemēram, šādu pasākumu atmaksājās, burtiski, nezinu, vai tie 2, vai tie 4, vai tie 6 mēneši ir jautājums, ja, bet būtībā ļoti strauji. Un vēl viena lieta, ko Latvijā faktiski ļoti maz skaita, bet es arī būtu jārēķina klāt, un varbūt arī jūsu argumentācijā ar darba devēju runājot jāizmanto tas, ka ir jau arī vēl visas likās citas izmaksas, jo pusotru stundu nozīmē to, ka viņš pusotru stundu viņš bauda cehā spiedošo gaismu, par kuru kāds maksā, elpo gaisu galu galā, darba devēja jāsatvainojas par izteicienu, ir tā var izteikties, ja viņš, bet tas ir būtu nieks. Galvenā problēma tā, ka iekārt jau griežās laiki. Jau, piemēram, šī gadījumā tāda klasiska biezuma ēvela, tie būs 4, 5, 6 kW jaudas, ja, kas nozīmē, ka tikai uz pavisam plikām elektrības izmaksām vien, ja tie mēnesī par lieko samaksā 25 eiro par lieku elektrību. Es nerunāju par motorstundām, par nodalumiem, par apkopēm, par tādām lietām. Ja vienkārši ir vērts par to arī šādās kategorijās padomāt, argumentējot jūsu piedāvājumu vai priekšlikumu darba devējam, kad arī šīs lietas būtu iespējams saņemt vērā, ja, jo tās visas veido izmaksu. Ja, un iedomājieties, ka tāds iekārts ir 40, tad rūpnīcā tas mēnesī ir 1000 eiro tikai uz elektrību par lieko. Ja, likās, ka nav ļoti daudz, tajā pašā laikā gadā 12 000. Ja, 12 000 jau kaut ko smuku var nopirkt. Ja, tā kā un te ir absolūti identisks piemērs no jaunākiem laikiem, no citu uzņēmumu, ja, un ideja būtībā ir tieši tāpat, 2 cilvēki blakām stāv, ja, un viens ceļ no paletes, pie tam ceļ, kā redzam, ar apli, ceļ tā kā ceļ, ja, un ceļo tādā veidā, ka viņš apiet visu ceļu apkārt maksimāli tālāko, lai uz tā galda noliktu. Arī pat tur viņš nepareizi kustās. Ja? Un, protams, ka starpība, kad mēs sākam skaitīt chronometru, ja, un sākam reiķināt līdzi, ir ļoti liela. Šī gadījumā arī jāatcerās, ka viņš jau otru cilvēku, kādā jau viņam pretī stāv otrs cilvēks, ja, kurš arī ir spiests uz viņu gaidīt. Katru reizi, kamēr viņš aiziet pēc tā dēlīša, kas notiek, kas nenotiek. Otrs stāv un gaida, ja, tad būtībā ir pa lieko. Atkal viss griežās un viss darbojās. Un līdzīgs piemērs arī daži redzējuši, faktiski arī piemērs, ko izmantot kā darba organizācijas klasisko piemēru, kad ir tā problēma, domāju, tā kā visiem acīm redzam, kad viens
viens puisis tos dēļas liek pa taisno uz priekšu, ir relatīvi maza piepūle, relatīvi optimāla darba vieta, cik varbūt optimāli šāda veida darba vieta. Otrs viņus ir spiest likt aiz muguras. Atkal tur tie tā normāli pareiķinot, cik nebūtu jocīgi, atkal sanāk tās pašas pusotras stundas dienā uz tērētu laiku. Otrs, ka, protams, ka šim darbiniekam, kurš stāv no mūsu pa kreisi, viennozīmīgi ir skaidrs, ka ir beigta mugura. Ja, tur nav jautājumu, viņiem agri vai vēlu. Beigts viņas droši vien būs abiem visticamāk, ja, bet vienam būs vienkārši ātrāk. Un, protams, ka šeit ir ļoti vienkārši lietas, ko var darīt. Var pareizi plānot šo dēļu novietošanu konvejeru galā, lai abiem būtu risinājums tos dēļus likt taisnas priekšu un varbūt pēc stundēm reiz mainīt vietu, mainīt puses, lai nebūtu viena dominējošā puse visu laiku, viena ķermeņa puse nestrādātu. Ja? Nu, un tad nobeigumā es gribu teikt ļoti vienkārši piemēru no, nezinu, vai lasījāt vai nelasījāt, tas gan katru gadu, arī šogad brīdina par ko. Gripa nāk, ja, ebola jau ir atnākusi, ja, tagad nāks arī gripa. Restīvi janvārī un februārī būs lielā gripas epidēmija. Tā iespējams arī, ka būs ļoti jauna. To gan saku katru gadu. Es pieņemu, ka ir mēģinājumi, lai varētu iespējami vairāk vakcīnu pārdot, kas ir ļoti saprotami un cilvēcīgi. Bet pēdējumā ir vērts par šādu veidu veselības veicināšanas aktivitātēm, kad vakcinācijas būtu klasisks veselības veicināšanas piemērs. Klasisks varbūt tajā ziņā, kas runā par vispārējo medicīnisko tādu nodrošinājumu. Un tas, ko es gribu teikt kā piemēru, vienkārši to, ka skaidrs, ka jāstāsta, ko cilvēki dara un kādu veidu darbu strādā, ja tie ir 20 tulki, kurus sēž katrs savās mājās, un tad viņus visticamāk nevajag vakcinēt. Bet, piemēram, tās 20 lielveikalu pārdevējas, tad viņus ļoti iespējams, ka vajag vakcinēt, jo viņām katru dienu tiešām vārdu tiešām pārnestā nozīmē šķauda un klepo virsū. Un tur tie riski ir patiesi ļoti augsti. Un es vienkārši mēģināju kā piemēru sarēķināt 20 cilvēku vakcinācijas izmaksas pret potenciālajām izmaksām, tad, ja viens saslimst. Jā, un šeit mēs lieliski redzam, ka tad, ja tikai viens nesaslimst no šiem 20 dēļ vakcinācijas. Protams, viņš jau nesaslimst, tāpēc viņš ir ķiploks vai kaut ko tam līdzīgi dara. Jā, bet ja viņš nesaslimst dēļ šīs vakcinācijas, ko mēs, protams, līdz galam nekad īsti nezināsim, tad faktiski tiešās izmaksas, kas šādās darbdevējiem jau ir negatīvu zīmi salīdzinājumā ar kopējām vakcinācijas izmaksām. Jā, un jautājums ir, cik daudzi Latvijas uzņēmumu speciālisti, gan personāla daļas, gan darba aizsardzības speciālisti motivēt par vakcināciju savu darba devēju, iet pie viņu ar šādu aprēķinu. Ja, es domāju, ka, es nezinu, man ir grūti spriest, es domāju, ka ir droši vien pa kādam, ja, bet tas nav tā mērķtiecīgi un konsekventi, vairāk tas, kā jau visi vakcinējas, mums arī vajag. Bet ja mēs pagriežam to šādā griezumā, ka ir risks, atceramies 189. noteikumu par bioloģiskiem riskiem, galvā šis ir viens no riska faktoriem, un tur arī pieminēts darbdevējiem ir tātad pienākums piedāvāt iespēju vakcinēties, ja ir pieejamas, efektīvas un vakcīnas, un kas tur vēl ir teikts noteikumos. Ja. Šī gadījumā ļoti vienkārši to var argumentēt un faktiski arī ļoti vienkārši var sarēķināt. Un šeit, protams, ka nav netiešās izmaksas. Šeit nav izmaksas par to, kad, kā Agars minēja, ka tu zvani iepriekšējā vakarā vai no rīta un tev vajag to aizvietotāju, piemēram. Ja, kurš, kas nozīmē to, ka tas, piemēram, ir modelis, kur ir 20 mazi veikaliņi pa Latviju, un tev tajā vienā vietā tā darbinieki nav tajā dienā, tad veikaliņš visticamāk paliek kāds slēgts. Jā, un tas nozīmē to, ka ieņēmumi nav vispār nekādi, bet tas slimības lapā jau jāmaksā šākārtā. Pirmo dienu ne, bet no pirmās dienas uz priekšu. Ja. Tā kā šīs lietas nav ierēķināts, un šis varbūt ir veids, kā arī varētu mēģināt rēķināt un kā vajadzētu rēķināt. Nobeigumā, par cik, kā saka, es nostāvējies un nosēdējies, jūs vienkārši nosēdējušies, tad, rezumējums, es domāju, ka ir tāds, ka, vismaz manā izpratnē šo lietu vairāk iepazīstoties un lasot un dzirdot, ko dara un ko nedara. Pirmā ziņa, ko gribētos, lai jūs paņemat līdzi uz saviem uzņēmumiem, ir tas, ka darba aizsardzība par spīti tam kopējai aizspriedumiem, viņi var būt ekonomiski izdevīgi. Jautājums par to, ka ir jāmāk pārliecināt. Jā, un lai mācētu pārliecināt, droši vien, kad ir jāmācās arī tāds elementārs aprēķins veikt, un cik viņi nebūtu varbūt primitīvi un apšaubāmi vai kaut kādām neskaidrībām iekšā visā tajā scenārijā, tad tomēr tādi vienmēr būs labāki un argumentējošāki darbdevējiem, kurš domā tajā ciparu izteiksmē, nekā tas, ka man liekas, ka vajag. Jā, tas vienmēr būs normālais arguments, ka, lūk, ja mēs nopērkām tur paliešu ratiņus, augstumā automātisks regulējums, mēs iegūsim to un to un to. Mans aprēķins ir, ka tas mums nozīmēs to un to un to. Un varbūt, ka tas arī kādam no darbdevējiem, kā saka, tās acis atvērs un
un būs dos zaļo gaismu šai konkrētajai mazajai aktivitātei. Un runājot par nelaimes gadījumiem, tiešām ir arī tas daudz ekspertu atzinums ir tāds, ka viņi ir ideāls, tāda nelaimes gadījuma izmaksu aprēķins ir ideāls atvērējs jebkuram daudziem uzņēmējiem. Ja, un, kā saka, arī var kalpot kā investīcija pamatojums. Un otra lieta, pēdējā lieta, protams, ir tas, ka, es domāju, ka visiem ir skaidrs par to, kad visi tie piemēri arī daudziem norāda uz to, ka, protams, ka pirmkārt ir jāzina, kur investēt. Ja, līdz ar to arī jums analizējot un domājot par tiem iespējamiem scenārijiem, tad ir tomēr droši vien vairāk kā viens scenārijs jāsarēķina, jāpaskatās, kā būtu, ja būtu. Un jāņem vērā iespējami daudz tie mainīgi lielumi, kur tajā visā stāstā var būt. Ja? Un ticiet man, tas faktiski nemaz nav tik sarežģīti. Vairāk ir vienkārši tā stunda jāatrod, jāapsēžās un tā kā jāmēģina uz papīra to uzlikt. Pirmā reize droši vien vēnāk, pēc tam droši vien, ka stipri ātrāk. Un, attiecīgi, ja darbdevējs tajā ieklausīsies, tad droši vien, ka nākamajā reizē viņš pats prasīs, jau tu sarēķini, ko mums labāk pirkt, tur cimdus vai zeķis vai brilles vai vienalga ko citu. Ja? Jo tur būs kaut kāda viņam motivācija. Ja? Tagad tas no manas puses tāds īsais kopsavilkums. Kā jau teicu, es nesolu, ka tas būs šodien noteikti nē, bet tuvākajās dienās tad sasūtīšu arī tādu īsu apkopojumu par tiem, teiksim, tādā manā sautīgajā izpratnē dokumentiem, pētījumiem, publikācijām, kuras ir vērts palasīt cikāk, ja kādreiz ir vajadzība vai interese, jo tur ir vairāk rakstīts par metodi, kā tas ir iegūts un kā tie cipari rodās. Ja kādreiz noder, tad vismaz jums nebūs jātērē laiks uz to literatūras atlasi, ja kāds to jau būs izdarījis, tas būs jau pieejams. Ja, tā kā to mēs aizsūtīsim un, protams, kad atgādinu, ka prezentācijas kā tādas ir pieejams, būs pieejams elektroniski pēc droši vien 2-3 dienām un droši vien pēc 2-3 nedēļām. Ja, tad sveiciens datorpuišiem, kur šo visu 4 stundu video ierakstu saliks pa gabaliņiem, kad viņi to būs izdarījuši, būs pieejams arī kā video faili. Ja? Viņi parasti ir būvēti tā, ka katra prezentācija ir viens klipiņš, attiecīgā garuma. Ja, tā kā izmantojiet tev esošos, izmantojiet arī šo, iesakiet citiem un atgādinu arī no savas puses par tām anketām, kāds tur uz galda jau bija nolicis. Vai uz galda noliekat vai ārā ejot kaut kur pie durvīm, uz galda noliekat. Ja? Tā kā, un tiešām aicinu izpildīt. Ja? Un, ja kādam ir interese un kāds ļoti neskrien mājās, tad mēs varam paņemt varbūt kādu no jūsu piemēriem, hipotētiski paskatīties, kā darbojās kalkulators. Ja mēs varam paņemt, kamēr interesi, mēs varam palikt minūtes 10 vai 5 un paņemt, kuru jums zinām gadījumu un vienkārši iziet soli pa solim, kas ir ļoti viegli. Prasa apmēram minūtes zem 10, 5-7 minūtes, vai 10 minūtes, visi cipari ir pieejami. Kā var sarēķināt, cik tad īstenībā maksā. Ja, tā kā, ja ir laiciņš, aicināt aizkavēties, un kas steidzās mājā, tas steidzās mājā. Tā kā, no manas puses, paldies par uzmanību, ja ir interese paliekam, varam kopā sarēķināt kādu piemēru uz lielā ekrāna. Tā kā, atgādinu par anketām un pateicos par uzmanību un tiksimies, sekojiet kalendāram, tiksimies nākamajos pasākumos. Sarēķinām kādu? Tā, tad paņemam, vai kādam ir kāds konkrēts piemērs, kas varētu vienkārši uz jautājumiem atbildēt. Ja mēs varam izdomāt kaut kādu hipotētisku, teiksim, tur aplaucētu roku, piemēram, vienalga. Paņemam, piemēram, klasisks stāsts apdedzina roku. Ja? Tad tas nozīmē, es atvainojos, ja es lūrēšu monitorā, jo man, zin kā, tad ir jāstāsta, ko es te bakstu. Pirmais jautājums, ko prasa, ir nozare. Ja? Tad nozare mums šī gadījumā būs kas? Apstrādes rūpniecība, pārtiks produkti. Tad nākamais jautājums ir vidējā alga. Cik ņemam vidējo algu valstī? Vidējā bruto ir 766. Tas ir uz papīra. Tas nozīmē, uz rokām tie ir kaut kādi 490, 80. Ņemam vidējo. Zin kā, tad vai pamatot. Tā, labi, tad ņemam darbinieku skaitu. Cik ņemam? Ui, laba alga. jā, tas ir labi, ka jūs pamanījāt, tad būtu baigi. Būtu pārāk labi. Tā teikt ir pareizi, es ceru. Vajadzēja būt pareizi. Labi, tad darbinieku skaitu paņemam kādu? Mums ir dats jau vienprātā vienzošana konferences, paņemam 250. Nelaimes gadījuma veids, te ir piedāvāti klasifikācija. Negadījumā iesaistīto darbinieku skaits. Ui, sorry, jā, es atvainojos, jā.
Jā, tas ir viens šī gadījumā, jā. Es atvainojos, jā. Tas ir kļūda. Pareizi, paldies par vērību. Tā, nelandsdienu veids, tas ir ņemts no darba inspekcijas šīs klasifikācijas. Ja tā ir apdedzināšanās, manuprāt, tas sanāk mums, kas sadursmē, saskarsmē ar atklātu uguni, priekšmetu vai vidi, tā laikam, jā? Tas liekas, ka ir piemērotākais. Tā, nedēļas diena, kuru paņemam? Piektdienu? Piektdiena slikta diena? Nu labi. Pirmdienu? Lēmām pirmdienu, labi. Tā, laiks? Vai nu rīts, vai nu vakars. Ja man 16 būs pirms mājas beigām. Dar? Dar, labi. Tad reģistrēts? Jā. Reģistrēts, nebūs soda nauda jāmaksā. Labi. Pierakstīsim šeit. Es tā ļoti īsi. Es atvainojos par dukskļūdām. Bet normāli es teicu kaut ko garāk, ja, un tur gan cilvēki dažādi raksta tā. Labi, tad viens darbinieks mums, kā viņu nosauksim par... Kāds? Automātikas speciālists. Jūs jau viņu tēvu vārdu arī paprasiet, jā. Tā, viegls. Cik nebija darbā? 14 dienas, jā. Nevis 140, bet 14. Reibumā? Pilnīgi skaidrs. Ok, labi. Tā, palīdzība viņam bija jāsniedz? Jā. Cik apmēram varētu būt izmaksa? Kaut ko viņš... Nē, tas laikam ir, tā skaitā ir izmaksas no aptieciņas un tā. 5 eiro pierakstām, ja? Nu, kaut kāds tur plāksies, tāpēc tās bija. Tā, viņu vedē, ja? Jā. Tātad 50 km vienā virzienā būs labs minējums. Nē, tas ir uzņēmums ārpus Rīgas, un viņi vajag pēc cik apdegumus tad, uz kurien Rīga, tikai uz vienas slimnīcas beķernieki, ja? Tas ir, teiksim, uz mežu vēl. Jā. Nu, tad rakstām 100 km, turp atpakaļ aizbraukt priekšniekam aizvest viņu. Tā, darbvietas sakārtošana, stundas. Te ir jāpieskaita tas cilvēks, kurš viņu veido uz slimnīcu un tam līdzīgi. Tā kā visi, kas tur bijuši iesaistīti. Nu, kāds krāmē, kāds novāca, kāds tur aizvedīs vai 1, 3 vai 4 stundas, ja tā kā nezinu, nu cik. Nē, tur būs aizvest, nebūs kādas 4 stundas. Nu, rakstām 4 aizvešanai un 1 piekrāmēšanai, tad, teiksim, orientējuši 5. Nu, tad varētu vēl tāds dažiem pieskaitīt, bet mēs tā optimistiski, ka viss noteikti aizved un viss jau viņu gaida. Jā, labi. Produkcijas zudumi bija? Vārīts ūdens, cik mums maksā? 50 centi glāzē? Vai kaut kā saskait vārīt jau? Teikam, nē, nu laikam tad neliekam, jā? Kad šī gadījumā nē. Tā, citas izmaksas, likvidēšana, kas te ir pieminēts, te ir, piemēram, nelēmas gadījuma seku likvidēšana iesaistītās tehnikas īre, izmaksas paša tehnikai, izmaksas par... Tiešais vadītājs ir 4 par algu. Tad viņš kaut kādu laiku tērēja. Jā, 3 stundas. Nu tad, 4 par alga nozīmē ko? 10 eiro stundā vismaz. 4 stundas, 50 eiro. Nu tā, nu atceramies, ka tas jau, protams, ir kā saka aptuveni, bet priekšstatam. Tā, labi, kas mums te vēl ir? Darbinieku patērētais laiks, nelēmas vietu apskatēju un fiksēšanu, ne? Nu, tie ir doši domāt te, kas izmeklē, ja? Tātad tie ir paskaidrojumi, viņš nav pastīties. Viņš ir labi redzams, bet nu, man viņš tik kaut kāds ir. Ja? Kas vāc dokumentus, apstiprināja kopijas, vāc paskaidrojumus. Stunda? Pietika? Bet tur jau var izmeklēt, kāpēc tālāk? Tālāk vēl būs ar izmeklēšanu, jā. Izmeklēšana cik stundas? Tur bija 8. 8. Pilna darba. Pilna darba diena, tā. Vēl reģistrācija? 2 cilvēkiem bija 16. Un tad rakstam 8 un 8, droši, kad būs tā pareizi, ja? Nu viens iztīja papīrus, viens līdz inspekcijai aizgādāja un tur izstrīdājās un vispārējo. Tā, citi izdevumi. Te ir pieminēts tātad izstrādājis papīrs, sakaru izdevumi, transporta izdevumi, pasta, ekspertīze, tad kompetentā institūcija un tam līdzīgi. Bija 100 eiro. Nu, rakstam 100 eiro. Ja? Tātad aprīkojums nebija bojāts, laikam, ja? Nekas vietā nebija jāpērk īpaši. Jā, tātad remonti un tam līdzīgas lietas šeit bija. Tātad, Nu, stunda bija pārējiem mehānikas sakārtojumi. Stunda. Labi, tā, citi izdevumi, laikam, ka nē. Labi, gan esam galā neatcerēties.
Tā darba nespējas lapa 10 dienas, ja? Aizvietotājs viņam bija? 10 dienas tāpatās, ja? Ne, viņš vairāk, jo viņš jau bija slimoja 14 dienas. Tātad 14 dienas. Tā pareizi sanāk. Viņam piemaksāja, vai viņš bija? Algu maksāja? Nē, augšā nav 14, jo slimības lapa maksā 10 dienas, bet aizvietotājs jau visu slimības laiku. Viņam bija gan A, gan B lapa. Atceries, sākumā bija 14 dienas. 10 dienas apmaksā, pēc tam 4 dienas neapmaksā, bet aizvietotājs jau visu laiku ir vajadzīgs. Piemaksā aizvietotājiem šeit tad ir 100%, jo viņš saņem algu. Ne par to. Tas sanāk, citreiz varbūt 10 vai 20% vai nekas. Tā, atkārtos novērtējums bija? Cik noplēsa? Nu, 50 eiro būs. Nu, nebūs pārvērtēts pārāk, jā. Atkārtot apmācība? Tās darba stundas, ko minēja. Jā, nu tad sarēķinām, tad cik cilvēks mācīja vēlreiz par to visu? Tad 8 darbinieki tika atkārtot instruēti, katrs 2 stundas, kopā 2 stundas. Kopā. Visiem 8. Tad 2 stundas, ja? Pareizi. Tur eiro jāraksta. Oi, tad 2 stundas būs instruēja viņa kompetentais vai uzņēmuma cilvēks. Vadītājs būs bišķiņ vairāk, jā. Nu tad reiķinām došiem, tad piedalījās kāds no uzņēmuma, kas tērē 2 stundas, vai ne? Jā. Nē, tiekam skaidrībā, tad iztērēja 2 stundas 8 darbinieki, katrs kopā sanās 2 stundas, jā. 2 stundas viens no uzņēmuma viņas mācīja, tas 4 stundas kopā jau, tas būs 25 eiro vismaz minimāli reiķinot. Un tad vēl bija tas kompetentais 2 stundas tērēja, kurš prasa vairāk nekā 5 eiro stundā. Tad pieņemsim, ka viņš prasa 20 eiro stundā, tas būs tad 40 plus 25? Nē. Es pats jau labi apuļiem 7, es jau sapinos pats. Tā, citas izmaksas laikam te nekādas nav, te ir domāts kaut kādas tur, tātad, piemēram, atlīdzības izmaksas un tam līdzīgi. Nu, mēs varam atstīt šeit, labi, iestājām tur. Labi, ejam tālāk, un pēdējais līgumsodi nebija, tiesa par laimi nebija, inspekcija nekam nenosodīja, nekas tāds nebija, ja? Visu ir par nulēm. Tātad varam leju pielādēt PDF-u, tātad viņu varam nosēvot, izdrukāt, atdot priekšniekam. Tātad izmaksas mums ir 12 300 eiro. Maz? Precīzi salikums bija 15. Nu, tad bišķiņ vairāk, jā. Tā kā viela pārdomām. Nākamreiz ejiet pie priekšnieka, paņemiet līdzi šādu lapiņu. 2 nedēļas vielas aplaucējums. Jā, vielas aplaucējums 2 nedēļas. Nākošais ejot pie priekšnieka, jau jābūt gatavam, ka tu tādu aprēķinu taisīsi. Jā. Tas laiks jāfiksē. Jā, ierēķini uzreiz iekšā pusstundu. Nē. Pusstundu sēdēja pie priekšnieka. Jā. Jā. Tik daudz laika Edgars fiksēšana. Jā. Viss pārējais ir kopā Tas viss ir aplauks. Jā, bet es domāju, ka tādām normālām vadītājiem, ja šitādi izlasa, viņam arī ir argumentācija, bet tāda varbūt mainās, es nezinu, man grūti pateikt to visiem. Tā kā es ņēmu vielu pārdomām ir. Tā kā aicinu izmantot pilnīgi bez maksas, atcerēties. Jā, tā kā šito var nosēvot, izdrukāt un darīt visu kaut ko viņi grib, ko gribiet. Un tas sautīgais nolūks no valsts puses ir tāds, ka mēs viņus visus redzam, varam dabūt Excel failā, kā vienu lielu palāgu, katru atsevišķi var vienkārši analizēt pēc tam, cita, teiksim, no tiem cilvēkiem, kas šādu lietu ir izmantojuši, citas ir, kādi tie cipari bijuši. Mums ir interesi vienkārši redzēt, kādi ir cipari, ko cilvēki tā kā sarēķinājuši. Un cipari ir īstenībā arī tomēr lielākie skaitļi ir bijuši 200 000. Arī, kur sāk rēķināt kaut kādus tur, tādus smagos grupveidu un tam līdzīgi. Tā kā viela pārdomām. Bet tas arī Eiropā cipari bija tādi bez darbspējas zuduma 1000 eiro, tikai tā viena. Jā, kur viņi pazūd, sāc rēķināt un tā arī sanāk kopā beigās. Jā, nauda un putekļi, kur viņi, saka, pazūd. Ne, kur putekļi rodās un kur nauda pazūd. Labi, paldies par pacietību, aicinu izmantot, tad atgādinu par anketām vēlreiz, ja, un pēc pāris dienām mēs aizsūtīsim arī to, piemēram, linku uz to saiti, kur materiāli pieejam un to apkopojam pa materiāliem. Ja tā kā noder, lai jums veicās darbos. Visu labu, laimīgi!